Redz, tā nelaime jau ir tā, ka bieži vien mēs paši baidamies un domājam, kas no ar mums tagad būs. Bet ja mēs esam stipri Dievā, tad Dievs tik ar mums var strādāt. Un ja mēs paļaujamies uz Dievu, ka Dievs būs tas, kas mūs vada, tad ar viss beidosies. Laikā, kad oficiālas kristiešu sanākšanas bija nevēlamas, daudzi baidījās apmeklēt baznīcas un kur nu vēl turp vest bērnus. Mirga Godiņa bija viena no nedaudziem, kas uzdrošinājās savās mājās pulcēt bērnus, lai garīgi viņus izglītotu. Es domāju, ka tajā laikā tā jau bija baigā uzdrīkstēšanās, jo 50. gada beigas taču vēl bija joprojām reālas represijas un viss kaut kas, un mums pēc tam vēlāk šķiet varbūt, kāpēc tur vecāki par kaut ko bišķiņ baidās un tā, bet tur taču bija reāli cilvēki tika izsūtīti, un tas, ko viņi uzdrošinājās mājās vākt bērnus un stāstīt par Dievu, es domāju, ka tas bija reāli. Tas bija baigais izaicinājums. Ja šodien saka, agrāk nevarēja tur nestāties vai tur oktobrēnos, pionieros vai komjauniešos, kad nevarēja muļķības, ja. Varēja nestāties un varēja svinēt Ziemassvētkus, visu kaut ko varēja, bet tie bija atsevišķi cilvēki, kas vienkārši uzdrīkstējās to darīt. Es domāju, noteikti ielikt tādu ticības pamatu un Mirga mācēja viņu tādiem interesantiem, vienkāršiem stāstiņiem, visu par Bībeli, arī par savu dzīvi. Viņa dalījās arī līdz to, ko viņa pārdzīvo, tā kā būtībā liecības mēs arī dzirdējām. Tas, es domāju, tas veidoja tādu ticības pamatu bērnībām. Tad, es domāju, otrs ir tā sadraudzība. Mums vienmēr bija ēšana. Vienmēr bulciņas, tur groziņi tiks sanesti, vienmēr tiks sasmērēts, maizītes, tur tas vienmēr obligāti. Es tā nevarēju. Jā, un tad arī no mūsu vidus mēs paši tajās sanākšanas reizēs, mēs arī pēc kārtas, kas mācījāmies klavieru spēlēt, mēs pavadījām. Tas turot vienmēr sākām ar dziesmu Kungs, Jēzus tavā vārdā. Mēs atkal sanākam. Novot šī gardā, mēs baudīt kāru. Un tad citreiz Lilija spēlēt, citreiz es, citreiz vēl kāds tur, var sakot, jā. Mēs jau arī praktiski mācījāmies kalpot, un tās pirmās iemaņas attīstījām. Mirgus un viņas vīra Teofila ģimenē auga 10 bērni, un visas jubilejas tika izmantotas kā iespējas, kur noturēt svētdienas skolas nodarbības. Katru gadu Mirga ar palīgiem organizēja arī kristīgas nometnes bērniem. 72. gadā varbūt bija Saulstar tāda nometne Bolderājā, šeit netālu, 10 kilometri mazāk pat taisno. Un tā bija nometne, kuras atceros pat detaļas. Visiem bija jādežūrē kaut kad uz ēšanu, un es biju tomēr daudzonīgs jāatzīmē. Un pa grēkiem bija grēka izpirkšana virtuvē. Mizoja kartupeļus, jā. Daudz, kas 2 spaiņas. Pie tam arī tās nometnēs bija parasti teikot, obligāts rītarosums mīlīt. Ja tu atbrauc uz nometni skrieni, atšķirībā no mūsdienu, es jūtu, ka es negribu. Ar disciplīnu un lielu mīlestību Mirga Godiņa ir vadījusi svētdienas skolas nodarbības vairāk gadu garumā. 2 svarīgākās lietas, ko viņa ir gribējusi iemācīt bērniem, ir mīlestība pret Dievu un vienam pret otru. Es domāju, ka skaidrs, ka viņa tajā redzēja ļoti lielu vērtību. Manuprāt, ka viņa man ir teikusi mācītājiem Alčānovu teikto, ka sagatavo savam bērnam sirdī vietu labajam, jo ļaunums tur pats atradīs vietu. Un es domāju, ka tas varētu kaut kādā mērā būt tas moto, ar ko viņa darbojās. Ka rūpes par bērniem tā ir ļoti nozīmīga daļa. Nozīmīga daļa no garīgās dzīves. Laikam tā ticības apziņa, ka mēs gribam saviem bērniem iedot to pašu labāko, ko mēs varam iedot. Un kas ir tas labākais? Tā lielā vēlēšanās Kristus vēsti jau ieaudzināt, ielikt bērnu sirdīs. Acīm redzot, tas bija viņas aicinājums. Acīm redzot, Dievs viņai sirdī bija licis mūs mācīt. Un es atceros no svētdienas skolas, es ilgus gadus tos arī glabāju. Mums bija tādas programmiņas, un tur bija jāiemācās zelta pantiņu, un mēs viņus līmējām iekšā. Es atceros par Ābrahāmu, tur bija daudz zvaigznes, un Jāņa 3.16 bija mūsu zelta pantiņš, un katru reizi bija savs. Un tas tā ļoti palīdzēja patiesībā, mācīja, motivēja lasīt Bībeli. Un viņi to pati tādā valodā toreiz, es domāju, bez jebkādām programmām. Es domāju, ka noteikti viņai nebija nekādas programmas, bet viņi tiešām es to ļoti novērtēju un visu dzīvi to nes sirdī un esmu pateicīgs Mirgai par to no sirds.
visu savu dzīvi esam nolikuši Dievu rokās. Un tad jau Dievs ar gādā. Tā viņš brīnišķīgi sargā un vada. Tā kā es esmu ar savu dzīvi apmierināta, ka Dievs ir varējis lietot tā, kā viņš ir gribējis.